Sveicienu visiem no Argentīnas, vēl joprojām esam te, atbraukuši līdz Patagonijai, kur ir ledāji, un 2015. gada sezona ir beigusies. Visas brīvdienas bija haotiskas un samocītas. Bija gan manas kļūdas, bija gan komandas kļūdas, un beigās pēc trešā brauciena rezultātu lēmumiem tiesneši man neļāva cīnīties par augstākām vietām un vietu pusfinālā. Ejot iekšā džokera aplī, gribēju pēc iespējas vēlāk bremzēties, un kā rezultātā izslīdēju un sanāca apbraukt vienai ķīpai pa otru pusi. Sākumā par to man iedeva 5 sekundžu sodu, bet man ar komandas menedžeri aizejot un pierādot to, ka es laiku tur neieguvu, viņu atcēla. Un tad pirms pēdējā brauciena nesaprotami tiesneši vēlreiz mainīja savu lēmumu un tomēr man to sodu atgrieza. Iespējams, tas bija nepieciešams pāris braucējiem, kuriem izšķīrās iekļūšana pusfinālā, un sezonas noskaņa ir tāda, kāda viņa ir. Pa kalniem un lejām kā visu gadu, bet no tā, manuprāt, mēs kļūstam tikai stiprāki un mācāmies no kļūdām. Tīpaši no tāda posma, kur vienā dienā braucienus atceļ un maksimāli jāmēģina koncentrēties uz nākamo dienu, kurā ir jāizdara viss. Aizdītajā sezonā es droši vien esmu ieguvis lielāku pieredzi, cīņas sparu un nenokārt degunu tajos brīžos, ka tas vismazāk ir vajadzīgs, bet gan cīnīties līdz galam un aizstāvēt savus rezultātus. Šobrīd noris intensīvi darbi pie nākamā gada plāniem par startēšanu pasaules rallycross čempionātā, bet nekas smalkāk nav zināms. Protams, kā būs, kādi labi jaunumi, tā dosim jums ziņu. Gribēju pateikt milzīgu paldies savai ģimenei, sponsoriem, kā arī jums visiem atbalstītājiem, un tiekamies nākamajā 2016. gada sezonā.